Sveiks! Šajā reizē izrādīšu ātru autolapu, kurai var piekļūt, uzklikšķinot uz auto sarakstā. Pirmkārt, var atzīmēt automašīnu kā svarīgi, ja vēlies, lai tā izceļas uz kopējo fonu. Augšpusē redzama automašīnas pamatinformācija, tā skaitā kārtas numurs noliktavā. Zemāk iespējams labot nobraukumu, ja tas sākotnēji nav ievadīts vai nobraukums ir mainījies. Tieši tāpat var apskatīt un atjaunot tehniskās apskates derīguma termiņu, piemēram, izēja tehnisko apskatu no jauna. Ja pievienojot auto nav bijusi skaidrība par automašīnas pārnesumu kārbu, tad šeit tu to var uzlikt vai nomainīt. Šajā sadaļā redzēs OCS derīguma termiņu, kamēr automašīna nebūs pieņemta tirdzniecībā. Nospiežot pogu pieņemt, var ievadīt transporta līdzekļu pieņemšanas datus, ja vēlies to atspoguļot vienotā tabulā. Ja aktuāls vieglo transporta līdzekļu nodokļu atskaits, pievieno šeit maksājuma datus un automātiski izveidosies kopējs saraksts, ko varēs iesniegt, lai atgūtu pārmaksu. Vidū ir iespēja ierakstīt, labot un pievienot komentāru. Piemēram, ja mūsu automašīnai pirmspārdošana un diagnostika ir veikta, bet ir nākus klāt jauna nianses, mēs vienkārši to izdzēšam un pievienojam klāt. Šim testa kontam esmu pievienojis dažādus izdevumu veidus un status nosaukums, bet savam kontam tu profilu lapā varēsi tos salikt individuāli. Bet šodien svarīgi zināt, ka kreisajā pusē tu pievieno izdevumu un labajā pusē tu pievieno status. Kā arī zemāk ir redzami pievienotie status konkrētiem auto un pievienotie izdevumi. Ja pie automašīnas vairs aktīvi nestrādā un vēlies to pārvietot uz gatavajiem, spied uz šīs pogas un automašīna nonāks gatavo auto sarakstā. Tāpat tu vari atgriezt to pie aktīvajiem, nospiežot uz šīs pogas. Tālāk apakšā ir visas saīsnes uz profila lapu, izdevumiem un statusiem, tabulām un komandas komentāru. Šis skats ļauj pārvaldīt visu nepieciešamo vienā vietā, ātri un ērti. Un visbeidzot augšā var spiest uz pogas, lai nonāktu automašīnas galvenajā lapā. Bet tai ir nepieciešams savs video. Tas arī šoreiz viss. Tiekamies nākamreiz!